Labvakar, mīļie draugi. Tad, kad nācu šovakar, es domāju, man ir jāsāk ar jautājumu, kurš Līnas sarunu vakarā ir pirmo reizi? Lieliski! Paldies! Tas man Es pazudu bišķiņu. Esmu atkal, piedošana. Tas man pārliecina sākt ar to, kas tad mēs esam un ko mēs darām, jo es domāju, ka tas 100 reizes stādīšos priekšā un tā, bet tomēr. Es esmu Vita Kalniņa un es esmu Centra Līna vadītāja. Centrs Līna tepatās blakus, varbūt kāds tur ir vismaz bijis kādu reizi, tepatās Miera 17. Vispār viss šis pasākums, šis sarunu vakars ir vispār par draudzēšanos. Tā es parasti sāku, jo mēs draudzējamies ar Kalvi, tepat mums kaimiņos Kalve. Paldies Kalvei par mīļu uzņemšanu. Un draudzējamies ar visādiem psihoterapeitiem un ne tikai tiem, kas strādā Līnā, bet arī viesus aicinam. Un ļoti draudzējamies ar žurnālu Santa un it īpaši ar Santas galveno redaktoru draudzējamies. Un es ceru, ka arī jūs draudzējaties un draudzēsieties. Nu tā. 4. sarunu vakars šis par tēmu, kas izskatās, jūs ir ieinteresējusi. Es nezinu, vai jūs arī piedzīvojat ikdienā, ka daži tiešām ļoti lepojās ar to, ka viņi ir perfekcionisti un citi atkal domā, ka varbūt tā nevajag. Es šodien Instagramā ieliku, tomēr vairākums atbildēja, ka labāk atslābt nekā būt perfekcionistam, bet es ticu, ka man seko specifiska publika. Iepriekšējais sarunu vakars bija 18. aprīlī. Mēs apskatījāmies tikko, baigi ātri laiks skrien, 4 mēneši apakaļ. Un par šito laiku mēs esam Līnā izdevuši 2 jaunas grāmatas, un 3. būs nākamnedēļ. Es domāju, ražīgi, ne? Par šitiem mēnešiem. Sarunu vakar tātad arī par mūsu grāmatām, jo mums ir Līnā izdevniecība, un jau vairāk par 20 grāmatām. Laura, cik tieši, vai Tom, cik tieši mums ir grāmata 23? 21. Mēs jau esam zaudējuši skaitu, kā daudz bērnu ģimenē, 1, 2 daudz, jau vairs nezinām cik. Dažus jau vairs nevar arī nopirkt, vai ir pēdējie eksemplāri, kā piemēram tikko, starp citu, pateikšu grāmata Mīlēties, kas ir par vīriešu seksualitāti. Mums ir palikuši daži pēdējie eksemplāri, kuriem mēs pat uzlikām īpašo cenu, jo tie ir īpašie pēdējie eksemplāri. Bet šodien mēs par šito grāmatu. Kāds jau ir redzējis viņu? Super. Un tā mums iznāca jūnija beigās, jūlijas sākumā, tagad jau sajuka, bet apmēram tā. Tad kas tad ir šie cilvēki, kuri tad šodien savā starpā diskutēs? Tad es pievērsīšos šai sadaļai, un tā tad es jau teicu Iveta Dzērve ir Sants galvenā redaktore, arī manu grāmatu redaktore, un vada mums 3. sarunu vakaru par šo tēmu, un man kaut kā gribās bišķiņ tādu to tīzerīt, kā tagad saka, tā Santā būs arī par šito tēmu. Un tu runāji ar to autori. Iveta intervēja grāmatas autori. Viņa ir ļoti zinoša par autores domām, vismaz šajā visā. Es varētu izlikties, ka es zinu. Bet tu ar viņu par to viņu neesmu nekad dzīvē runājis, tu esi. Šīs grāmatas autori. Labi, bet tad mūsu mīļie sarunas viesi šodien. Un es sākšu patiešām ar viesi, un tas ir Marks Jarmaks. Sveiki, Mark. Un Marks ir eksistenciālais psihoterapeits. Vai tu kaut ko vēl gribi par sevi? Būs gana. Paldies. Un tad ir arī mūsu Līnas kolēģa psihoterapeite. Ārprāt, es uzreiz pat pilnīgs blackouts. Es palīdzu. Jā. Es vienkārši pasaku. Līga Jankovska. Paldies. Tāpēc, ka mums ir 2 Līgas, un es pēkšņi man piedodiet. Līga Jankovska. Līga ir KBT terapeits, šito es nesajaucu vismaz. Jo man, tie uzvārdi. Un Līga ir īstenībā pirmā drosmīgā no Līnas, kura piedalās sarunu vakarā. Es ceru, ka vēl citi kolēģi pievienosies. Līdz šim mums ir bijuši tikai viesi no ārpuses. Tā kā super Līgai turam īkšķi, un tev ir starp citu atbalsta komanda. No Līnas ir šodien arī tik daudz ciemiņu, bet pārstāvju kā nekad iepriekš. Tevi atbalstīt. Paldies. Tad es laikam dodu vārdu jums. Un atdod man grāmatu. Tur var zīmītas saliktas. Tā. Labvakar.
Es vispirms gribēju pajautāt tādu lietu. Vai jūs esat atnākuši tāpēc, ka jūs domājat, ka jūs esat perfekcionisti? Paceļ rokas. Kuri domā, ka ir perfekcionisti? Ir mums perfekcionisti. Labi. Drusciņi, ja. Man bija tā, ka tad, kad es lasīju šo grāmatu, jo es intervēju arī autoru, un tāpēc lasīju grāmatu, bet man bija arī vienkārši interesanti. Un es lasīju, tad, kad es paņēmu grāmatu, es sākumā domāju, es īstenībā neesmu perfekcioniste. Es drīzāk esmu tā, kurai mājās ir tāda nekārtība, kuru, lai sevi mierinātu, es saucu par radošu nekārtību. Bet tad es lasīju, un es sāku domāt, varbūt tomēr, jo tam perfekcionismam izrādās ir daudz dažādas sejas. Un varbūt, ka mēs varam sākt ar to, ar tām perfekcionismu dažādajām sejām. Es esmu atzīmējusi šeit vienu vietu, kur Margarita runā, tā kā viņa uzdod tos jautājumus, uz kuriem atbildot, var izsacināt, vai tad tu klasificējies vai nekvalificējies kā perfekcionists. Bet varbūt, ka mēs varam parunāt par to, kas tad ir perfekcionisms? Ka tas nav tikai tas, ka man mājā ir tāda muzeja kārtība, bet ka tam ir arī tās citas sejas. Es redzu, ka jau kāds sēdēt pazīst, jā? Tas ir labi. Tad līdzīgas, jā? Prieks var dzirdēt, jā. Tās dažādās sejas, droši vien, viens ir, ka attiecās uz dažādām jomām. Tā kā perfekcionisms, tā, tom, ir. Jā, ir. Skaidrs. Plus. Būs. Ir, jā. Tad jomām, dažādas jomas, jo dažkārt liekas, ka perfekcionisti ir tiekam tā mājas kārtība ir svarīga. Patiesībā tas var izpausties ļoti dažādās jomās. Arī tā mana interese kaut kā profesionāli ir ievirzīsies par perfekcionismu, bet es arī, līdzīgi kā Iveta neuzskatīs par perfekcionismu, tad es lasot grāmatu arī šo dažas lietas atradu, kas ir bijušas, varbūt ir mazinājušās, bet ir. Un dažkārt tas perfekcionisms izpaužas par kārtību, citreiz tas varbūt par ārējo izskatu, citreiz tas ir par kaut kādu kompetentu sniegumu. Un tās sejas ir dažādas caur to, ka tas var būt ne tikai par tādu sniegumu, ka man ir jābūt perfektam vai tādam izcilam kādā jomā, bet arī par tādu vēlmu kontrolēt lietas, par to, ka ir grūti, līdzīgi kā šajā gadījumā, kad perfekcionisms kombinējas ar depresiju, ka ir grūti nekontrolēt, ka ir grūti uzticēties citiem, ka ir vēlme varbūt norobežoties un būt tādam perfektam sniegumā, bet ne tādās tuvās attiecībās ar citiem. Un tās jomas var aiziet arī uz to, ka cilvēki pārlieku kļūst ļoti tādi trauksmaini un saspringti kaut kādās lietās, ko cilvēki dara. Un tur tas ir tas, ko Vita teica, ka vajag atslābt labāk, nevis tā kā tiekties uz kaut kādu rezultātu, kas ir tikai paša cilvēka noteikts. Un no tām jomām varbūt nāk prātā vēl kāda, Markam vai Ivetai, ko var papildināt. Ne tikai kontrola un tādas grūtības ar emocijām. Es neesmu izlasījis grāmatu pagaidām, tāpēc tas nevar būt mans atskaites punkts. Bet, gatavojoties, es meklēju kaut kādu savu formulējumu, kā es varu definēt perfekcionismu, izējot no darba pieredzes ar cilvēkiem un izējot no savas pieredzes. un man noformulējās, ka tā ir tāda neierobežota tieksme pēc pilnības, kas ļoti nesaskan ar to, cik nepilnīgā pasaulē mēs dzīvojam. Un kāda šī pasaule ir un būs un vienmēr bijusi, un kādi mēs tajā esam. Un līdz ar to tās nepilnība, centieni tā kā pārvarēt šo nepilnību, sakārtot šo nepilnību, protams, skar visu, kas ir nozīmīgs. Izpausmes var būt visās nozīmīgās jomās, darbā, attiecībās ar partneriem, attiecībās ar savu vēsturi, ar savu ģimeni, izcelsmes ģimeni, attiecības ar savu ķermeni. Attiecībās ar to plašo pasauli, sabiedrību. Un mēs visur, jebkurā svarīgā jomā, varam atrast iemeslus, kāpēc var ciest no nepilnībām, kas tur valda. Vai ne? Jebkurā no šīm jomām, līdz ar to
arī tas perfekcionisms ir tiešām tāda visai plaša parādība. Un es domāju, ka tas arī man grūti definēt sevi kā perfekcionistu vai neperfekcionistu, jo man šķiet, ka tas ir tāds fenomens, kas izpaužas ļoti nevienmērīgi. Mēs varam būt absolūti brīvi un uzticēties sev dzīvē, pasaulē vienā jomā, bet citā jomā, kas mums ir jūtīgākā, kas varbūt saistīta ar citu pieredzi, varbūt ar smagāku pieredzi, kaut kādu sāpīgu pieredzi tur. Mēs sevi pazīstam no pavisam citas puses. Tur var rasties arī spēcīga tieksme sakārtot, rādīt ideālu kārtību, skaistumu, un tā tālāk. Ja, kā veids, kā izvairīties no tā, ko man ir grūti sagramot. Es gribēju papildināt to, ka perfekcionisms var skart ļoti daudz jomas, un no tādas arī, kā to vēl var raksturot, ka tie standarti ir nesasniedzami praktiski. Pat ja viņi tiek sasniegti, tā pilnība, kā Marks saka, ja mēs viņu sasniedzam, tad iekšēji ir tā neremdināma apetīte, ka patiesībā tas standarts viņš ir vai jāpaukstina, vai arī tad ir tā iekšējā diskusija, ka patiesībā tas uzdevums nebija tik grūts, un visi to varētu izdarīt, un nākamo uzdevumu es daru vēl augstāk un vēl tādu grūtāku sev izvirzu, vai arī nevalidēju savus sasniegumus un saku, ka patiesībā tas sasniegums neko nenozīmēja. Jebkurš to varētu būt izdarījis. Un es neņemu vērā to milzīgo darbu un ieguldījumu, kas ir tur ielikts. Tādi nesasniedzami standarti un tā pilnība pastāvīgi aug arvien augstāk un augstāk. Un tas nepiepildījums ir milzīgs. Jā, es izrakstīju vienkārši no grāmatas dažas lietas, kuras man ir tādas konkrētas, kuras man šķita, ka varbūt ir vērts pateikt, tas nebūs daudz. Tātad, ka par perfekcionismu var liecināt pastiprināt atbildības sajūtu, kā jau tu minēji, vai ne, paškritika, augstas prasības, arī neiejūtība pret sevi. Un, kur es arī tā sevi atpazinu, bija tas, ka tu nespēji saprast un atzīt pārslodzi, kas, man liekas, ir arī tāda mūsdienās aktuāla tēma, par ko cilvēki runā par izdegšanu. Un tad it kā šķiet, kā tā var būt, ka tu nonāc līdz kaut kādam pilnīgi tādam bezjēdzīgam stāvoklim, kur tu vairs nespēji kājas pavilkt, kāpēc tu to nesajūti ātrāk, bet tas arī klasificējas pie tā perfekcionisma. Un man arī par to, ka kontroli par lietām, par kurām nav varas. Tas man arī likās interesanti, ka mēs nervozējam un uztraucamies par lietām, patiesībā, par ko mēs nevaram ietekmēt, ka tas arī iet pie tā perfekcionisma klāt. Tā. Jā, bet ja mēs esam noskaidrojuši apmēram, kas ir perfekcionisms, tad man likās interesanti parunāt tālāk par to, no kurienes tas rodas. Redz, to arī sāka teikt, ka ir iespējams ka mēs varētu teikt, ka ir kaut kādas dzīves daļas un jomas, kurās mēs uzticamies pasaulē, jūtamies pietiekami labi, un tad ir, kur iespējams ir bijusi smagāka pieredze, un tur mēs esam tie perfekcionisti vai mēģinam sasniegt to kaut kādus, ka tas nozīmē, ka tas perfekcionisms tomēr nav tāda, kā vienkārši īpašība, un es tāds kārtīgs cilvēks esmu piedzimis, un man vajag, lai viss ir kārtīgi, ka tur tomēr ir kaut kas ir mazliet bijis par sēklu, lai tas izaugtu. Jā, es domāju, ka neviens no mums no dabas nav kārtīgs. Visiem mēs piedzimstam pietiekoši nekārtīgi, un pasaules nepilnība mūs neuztrauc zīdaiņa vecumā, ja? Bet pēc tam tas mainās. Un es domāju, ka, protams, šeit var runāt par dažādām, varbūt, perfekcionismā un visādu citu īpatnību, smaguma pakāpi. Ja? Viens ir tas, kas ir daudziem, es kādreiz skolā strādāju arī par psihologu un redzēju, ka visbiežāk spriedze un paaugstinātā trauksme ir tiem bērniem, kas ir vairāk apdāvināti, kas vairāk spēj tajā sistēmā, un varbūt arī tas kopumā ir raksturīgs. Un tiem cilvēkiem, kuriem ir vairāk iespēju, bet ierobežojumi vienalga ir. Ja? Tas var būt saistīts ar kaut kādām lietām, kas arī ir iedotas, ar kaut kādu apdāvinātību. Tas var būt saistīts noteikti, kā vienmēr, tas, ko mēs varam pateikt, psihoterapijas speciālisti, ko mēs varam pateikt. Protams, ka tas ir saistīts ar mūsu pagātni un ar bērnības un agrīnas kaut kādas jaunības, pusauģa vecuma pieredzi. Protams, daudz kas ar to ir saistīts. Un
ja bērns ienāk tādā vidē, kas ir ļoti reglamentēta, tāpēc, ka vecākiem tur ir atkal katram savs stāsts, tad kas viņam atliek? Viņš pielāgojas kaut kādā veidā. Ja viņam pietiek enerģijas, viņš var pret to sacelties, bet kaut kādā mērā vienalga viņam ir jāpielāgojas. Un šādā veidā mūsos var rasties tendence uz tādu perfektu lietu sakārtošanu. Tādā praksē konsultēšanās es esmu saskāries, es domāju, tas nav nekas unikāls ar situācijām, kad tādas uzmācīgas perfekcionisma izpausmes, kā tīrība, kārtība, ļoti bieži ir aizseks citām nopietnākām lietām. Ja? Piemēram, tāds piemērs nāk prātā, iekšējā neterības sajūta. Kas, ja atkal ir kaut kāda iemesla, kāpēc viņa radusies, bet ja es to neapzinos, es neko ar to nevaru izdarīt, bet spriedze man ir, un tas var radīt, piemēram, pārspēlētu tieksmi tīrīt un sakārtot uz ārpusi kaut ko. Ja? Vai tāda nespēja samierināties ar kaut kādiem ierobežojumiem saviem. Ja? Sevis nodzīšana, līdz izdegšanai, līdz spēku izsīkumam. Ja? Jo galvā ir viens standarts, ja? Bet cilvēks ignorē to, ka viņš pastāv ne tikai kā intelekts, mēs visi eksistējam arī kā ķermeņi. Un tad, kad mēs sākam ignorēt šo faktu, tā kā tiecoties pēc kaut kādiem augstiem prāta standartiem, kas rodas? Rodas spriedze, dabiski, ja? Un mēs kaut ko samaksāsim par to. Tādi piemēri nāk prātā. Bet tu gribi kaut ko piebilst šajā? Droši vien es vairāk bilstu arī par to, ka visdrīzāk tā perfekcionisma uzvedība viņa būs vienāda. Arī tās izpausmes, tāda atbildīga, pārlieka kontrole un jebkas cits no tā, ka ir vajadzība to spriedzi mazināt vai ar kaut kādu tiešām tīrību, kārtību un standartiem. Bet tas stāsts patiesībā viņš ir diezgan, man liekas, tāds unikāls, un katram tam cilvēkam apakšā tas dzinējs ir atšķirīgs. Un tās principā ir tā kādreiz bērnu, šobrīd pieauguši cilvēku pieredzes, kuras nav līdz galam varbūt apzinātas, atrisinātas, un kuras tie samezglojumi nāk līdz caur tādu neproduktīvu perfekcionismu pieaugušā dzīvē. Un tad, kad, man liekas, ka tas ir tāds nevienkāršs klients, kurš atnāk un saka, man ir tikai perfekcionisms, un patiesībā, kā Marka saka, tur apakšā klāsies daudz un dažādas citas lietas, ar ko tas kombinējas kopā, kā šajā grāmatā tiek minēts, vairāk akcentēt tieši depresija, būs arī trauksme, būs kaut kāds neatrisināts traumatisks pieredzes, neatrisinātas situācijas, kuras nāk līdzi, un caur tādu, tas perfekcionisms būtu drīzāk kā tāda kompensējoša uzvedība, kā tāda stratēģija, kā mēs tiekam galā, un drīzāk tāda hiperkompensēšana, tādā pārspīlētā veidā, ka mēs nevis pamūkam no kaut kādām situācijām, bet mēs ejam ar pilnu krūti iekšā, ar galvu sienā līdz pēdējiem, līdz tam izsīkumam. Un es saku, tās jomas un izpausmes būs ļoti, ļoti dažādas. Jā, šīs grāmatas autore, es viņai jautāju, no kurienes tā ideja vispār bija, un tas sākās nejauši ar to, ka viņa bija, tas nāk no viņas klientiem, un viņai bija tā doma radusies, jo teiksim, tas perfekti apslēptā depresija nav diagnoze, tas ir tāds viņas radīts termins, ko viņa izdomāja, jo viņai šķita, ka tas varētu apzīmēt tādu kopumu. Un viņa par to uzrakstīja bloga ierakstu, jo viņai likās, ka viņai ir vairāki klienti bijuši, kuriem ir kaut kādas tādas līdzīgas izjūtas un problēmas. Un viņi saņēma milzumu daudz vēstuļu. Un tad no tā viņi saprata, ka acīm redzot, tā tiešām ir ļoti nopietna tēma, un intervējot daudzus cilvēkus, tas, ko viņa man kā stāstīja, tas galvenais punkts, pie kā viņi atnāca, ir, ka šie visi cilvēki, viņi slēpj kādu noslēpumu, kuru bieži vien viņi paši nevar pat pateikt, kas tas ir. Citreiz arī viņi apzinās, kas ir šis noslēpums, bet tas ir tāds kaut kas
tāds, un tas nav kaut kas viens. Tur nevar teikt, ka tev ir bijis bērnībā tas vai tas, un ka tās mēdz būt ļoti dažādas lietas. Tas var būt, ka tu esi, kad viņi ir amerikānieti, līdz ar to viņi arī minēja tādus piemērus, kā, piemēram, varbūt tu esi kādas minoritātes pārstāvis, un tevi tagad bīda kā ļoti gudru bērnu, un saka, ka tu būsi tas, kurš parādīs, ka arī mēs varam būt vislabākie. Nu, ka, teiksim, tāds, vai arī tur ir tiešām bijušas traumas, kad vecāki ir alkoholiķi un likuši pieskatīt mazos bērnus, un, teiksim, kādam no brāļiem vai māsām kaut kas ir atgadījies, un tas ir visu mūžu palicis. Bet tā ideja ir par to, ka ir šis noslēpums, un šis noslēpums ir tik briesmīgs, ka, ja jūs viņu uzzināsiet, es jums riepšos, jūs negribēsiet ar mani runāt, un tāpēc man viņš ir šausmīgi jāslēpj. Un tas ir pirmais cietums, ko cilvēks uzceļ sevī. Viņš uzceļ šo te mūri. Nu, es negribu, ka kāds vispār uzzina to manu briesmīgo noslēpumu, kuru reizēm viņš pats neapzinās, un visbiežāk viņš pat nav pie tā vainīgs. Un tad ir tā otrā siena, kas ir tā kā, nu, kādu tad es gribu, lai jūs mani redzat. Nu, ka es esmu tāda veiksmīga, man viss izdodas labi, es vispār tikai smaidu, es tur tieku ar visu superīgi galā, un tad paliek tāda pavisam maza šaura vietiņa, kur cilvēkam dzīvot. Starp tiem diviem mūriem, to, kas ir iekšā, nu, kā arī pašam sevi jāsargā, un tas ārējais. Un, man ļoti patika tas salīdzinājums par to, ka tas perfekcionisms tev ieliek starp diviem tādiem cietuma mūriem, kur tev ir ļoti maz gaisa. Jo Margarita runā par to galējo versiju, kurā cilvēks ir kombinējis, viņam perfekcionisms ar depresiju, un patiesībā viņš bieži vien beidz dzīvi ar pašnāvību, jo viņš vienkārši nevar to izturēt, jo to nevar sasniegt šo te perfekcijas līmeni. Un man likās interesanti parunāt tieši par šiem te noslēpumiem, kā jums šķiet, vai tā varētu būt? Vai jūs gribat kaut ko par to teikt? Jāpadomā. Viss jāpadomā. Man vienkārši likās, ka tā bija tāda interesanta epizode arī no tās intervijas, ko man gribējās pastāstīt, kas varbūt var izraisīt tālāk kaut kādas sarunas par to. Es domāju, ka katram no mums ir kāds noslēpums, un es domāju, ka tur slēpjās patiesībā arī neveiksmīga, bet patiesa pieredze, ka tajā brīdī, kad mēs esam to noslēpumu kādam uzticējuši, mēs diemžēl esam piedzīvojuši noraidījumu. Kas ir normāli cilvēka attiecībās, ka mēs nevaram sagaidīt tādu 100% pieņemšanu, īpaši, ja tā informācija, ko mēs dodam, ir varbūt traumatizējoši bijusi mums pašiem vai tam otram cilvēkam, kad mēs dažkārt varbūt nesagatavot esam kaut kādu informāciju iedevuši otram. Un tas var būt gan par bērnu, gan par pieaugušo. Tā kā es parasti saku, ka tās reakcijas, kas mums ir, viņas izriet no kaut kāda veida pieredzes. Un varbūt tas bija par kādu noslēpumu kādreiz bērnībā, kad bija pateikts kaut kāds nedarbs un tika saņemts tad ļoti strikts noraidījums no vecākiem. Varbūt tas ir bijis pusauģi gados, kad mēs kaut ko uzticam un tas pusaudzis to varbūt nodod tālāk vai tas izvēršās citā veidā. Un es domāju, ka nav cilvēku, kuriem nebūtu kāda noslēpuma. Un jautājums ir tikai arī, cik lielu nozīmi mēs tam noslēpumam piešķiram. Un tas ir tas mūsu iekšējais mūris vai tā nozīme. Varbūt tas, kas mums ir noslēpums, ir kopēja pieredze ar vēl varbūt 5 vai 10 cilvēkiem šajā telpā, bet es nedaloties tā kā uzskatu, ka tas ir tas noslēpums, kas mani no citiem šķir, bet ja es uzticētos, tad tas drīzāk būtu vienojoši. Un es domāju, ka tās tiešām ir kaut kāds neveiksmīgs pieredzes, bet man ļoti patīk tā Margaritas pieeja par tādu ļoti lielu iejūtīgumu un iejūtību pret sevi, ka mums ir jāpiedzīvo tā pieredze, ka mēs dalāmies un ka tas ir veiksmīgi un ka mēs esam saprasti cilvēku attiecībās, jo man liekas, ka kopumā mēs diezgan viegli varam paiet viens otram garām. Tas prasa tādu resursu un mobilizēšanos, ieklausīties otrā un ieraudzīt to viņa skatu punktu. Arī ar visiem noslēpumiem, ar kuriem mēs šeit sēžam. Es domāju, priekš manis tas ir jautājums lielā mērā par to, ka atraidījumā un kaut kāda sava kropluma pieredze ir ļoti universāla. Un lielāka daļa no mums pazīst, ko tas nozīmē. Ja, ka tevi atraidā vai ka tevi kaunina par to, kāds vai kāda tu esi.
un kad nav absolūti nekas, kas spēj to tajā brīdī novērst, ja, un kur mēs paliekam vieni, un kas var pārvērsties par tādu skeletu skapī vai noslēpumu, ja, vai traumatisku pieredzi, dažādi to var saukt. Un tad man šķita trāpīgs vārds, ko Līga pieminēja par kompensāciju. Jā, tad atkal tāda liela investēšanās tādā ārējā fasādē, radot tādu skaistu, pilnīgu, visiem šķietami patīkamu fasādi, jā, varbūt veids, kā atkal sadzīvot ar to sāpināto daļu iekšā. Ļoti bieži tas ir saistīts ar tiešām agrīnu pieredzi, bet nevienmēr manā pieredzē. Nevienmēr, jo, teiksim, šeit arī pastāv tāds, tas jau ir tā kā vēl viens blakus temats, bet ir tādi psihoterapijas klienti perfekcionisti, ja, kuri meklē perfektu terapiju, un kuri cer perfekti izanalizēt savu dzīvi kopā ar terapeitu vai psihologu, to atbalsta personu, un panākt perfektu atrisinājumu. Un es parasti saku, ka vienā no atziņām, ko tu vari šeit iegūt, ka tā nebūs. Bet tas nav traki. Jā, ka tu vari par to nepārdzīvot, ka tu vari būt pieņēmuši par to, ka būs kaut kas tāds, kas tev aizvien nepatīks, bet tu labāk ar to sadzīvosi. Ja? Un arī tāds ļoti vienkārša, varbūt tāda populāra pieeja tam, kad tās atbildes slēpjas kaut kur pagātnē. Ja? Pagātnē slēpjas citreiz tiešām svarīgs materiāls, kas palīdz atklāt tā pārdzīvojamo dabu. Ja? To, no kā cilvēks turpina ciest. Bet atslēga nav pagātnē, pagātnē ir kaut kāda informācija. Atslēga ir tagadnē. Jo kaut kas, ja es ciešu, es jūtu pastāvīgu diskomfortu. Dēļ savu perfekcionismu, dēļ citu cilvēku perfekcionismu vai jebkāda iemesla, tas nozīmē, ka kaut kas man traucē tagad, šobrīd. Ja? Un tā pagātnē pārvēršas par tādu, tā kā uzlādē to diskomfortu, ja? Bet principā mana problēma ir tagadnē, ar realitāti šobrīd. Ja? Realitāti, kas varbūt tā kā paceļ tos pagātnes triggerus, bet nebūs tas, kad ja es perfekti atklāšu kā detektīvs, ja? Visu, kas tur pēc kā bija, un tāpat arī mēs zinām pēc pētījumiem, cik tās atmiņas mēdz būt arī varbūt ne tik faktoloģiski precīzas. Ja? Ka tajā vēl nebūs atrisinājums. Atrisinājums vienmēr būs jautājumā, un tagad, kad tu zini savu stāstu, tagad, kad tu redzi viņu pilnībā, ko tu ar to iesāksi tagad? Kas tagad? Ja? Jā, es varēju papildināt Marku, jā. Kas ir tas, uz ko mēs skatāmies arī psihoterapijas laikā, ka tā pagātne izveido noteikts mūsu pārliecības par to, kas mēs esam, kādi mēs esam, kādām ir jābūt attiecībām, kāda ir pasaule, un tie notikumi, tā informācija no pagātnes, viņi izveido to pārliecību, jeb, citi to sauc arī par dzīves likumiem, citi to sauc par noteikumiem, vai tāda bāze, kas ir mūsu pamata pārliecība par sevi un par citiem un par pasauli. Un tā tad ir tā tagadne, kas mūs turpina ietekmēt, jeb tā mūsu vienošanās katram ar sevi par visām tām jomām, kā mēs aplūkosim sevi un citus un attiecības, un tas ir tas, kas mūs ietekmē. Jā, tā kā droši vien es piekrītu Markam, ka pagātne pati kā tāda patiešo mūs nemērķēja katru dienu, bet tās pārliecības un domas un emocijas, kas ar to saistās, tas ir tas, kas mums katru dienu turpina nākt līdzi. Un tas ir jautājums, vai tās pagātnē, tādā, varbūt arī citreiz tādā kroplā un traumatiskā pieredzē izveidojušās domas, vai viņas mums palīdz šobrīd. Un tad tas ir tas psihoterapijas jautājums, vai tā pārliecība nāk man par labu šodien. Un starp citu, es iedomājos, ka viena no pārliecībām, kas tā kā atkal ved mums pie pamatēmas, ļoti tipiskā un ļoti izplatīta, reti, kurš no mums domā tā apzināti,
Bet tas nekas, tur ir vēl pagrabstāvi un viss, kas tur ir vēl iekšā. Ja es visu darīšu pareizi, ar mani nekas slikts nenotiks. Kas vēlākais, kad šī pārliecība sabrūk, ir pusmūžā, bet parasti ātrāk. Ja, kad mēs ir, un tas, kas mums bērnībā ļoti bieži tiek mācīts, būsi kārtīga meitene, tad tev būs, ja, tu visi zina to. Ja, labi mācīsies, tad tev būs tās un tās. Ja, tur vai paklausīsi, ja, neklausīsi vecmāmai un vispārējais. Ja. Un tas, es nezinu, ka tas ir slikti. Slikti ir tad, ja nekas to nelīdzsvaro, jo, protams, kad bērnam jādod kaut kādas vadlīnijas, uz ko viņš var orientēties, morāls un ētiskas, tas viss ir ok. Bet, ja ar to tiek pārspilēts, tad, kaut kad mūs pēkšņi sagaida pārsteigums, kad kārtīgam meitenēm var neveikties dzīvē, ja, un kārtīgiem zēniem. Ja. Tiem, kas ir nekārtīgi, tie dodas... Ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas, jā. Redz, un tas mūsu temats, vai ne, vai ar perfekcionismu ir jālepojas. Un tas ir, vai ne, par to, ka es daru tās labās lietas, un tad, ja tomēr notiek sliktās lietas... Es domāju, ka tā ir tā perfekcionisma, tā saldā indes garša. Par to, ka ir kaut kādas perfekcionisma jomas, kuras ļoti labi novērtē darba devēji, vai vīri, vai sievas. Tā kā, ja cilvēks pārlabo visus e-pastus, darbus, pamana kļūdas citu kolēģu rakstītajā, viņi sāk kolēģi, necienīt, varbūt maigi sakot, bet ja tekstam ir jābūt pareizi uzrakstītam, mērķis ir sasniegts. Un es domāju, ka tur, ir tās jomas, kurās cilvēki, kas ieguldās, viņi saņem milzīgu tādu novērtējumu no sabiedrības. Tā kompensējoša uzvedība patiesībā tiek diezgan arī atbalstīta. Tāpēc tas ir izdevīgi. Ja tu neesi izdedzis, tad tu vispār nestrādājies. Kādu pārliecību mēs tur ieguldam katrs, protams, un ko mēs apstiprinam katru dienu. Tad, kad mēs runājām ar Margaritu, mēs teicām, ka tas ir apmēram, ka tu staigā pa pasauli un vāc bonus punktiņus, lai tev pierādītu, ka tu tomēr esi labs cilvēks, viss kārtībā, tu drīkst elpot, tu drīkst te staigāt, kas īstenībā ir briesmīgi. Un ka, tā ir tāda ļoti skumjš veids, kā dzīvot. Tā. Skumjš, jā, un tas droši vien tas, kāpēc arī nevajadzētu lepoties, vai kāpēc tas jautājums parādās, ka vai ir jālepojās. Skaidrs, ka tas ir jautājums diskusijai, bet atbilde varētu būt arī diezgan vienkārša, ka nē. Bet, es saku, tie ieguvumi ir diezgan daudz. Tiešām tā uzvedība dažkārt tiek ļoti, ļoti stimulēta no sabiedrības, no līdzcilvēku puses. Un tad ir jautājums par to, ko es pats ar to vienā brīdī daru, vai tas cilvēks, kur tas skar, vai es to apzinos un paņemu to atbildību uz sevi, vai es turpinu iet tajās ierastajās sliedēs. Bet es gribēju vēl vienu mazu atkāpi, panākt atpakaļ, jo tas bija arī tad, kad mēs runājām, tad Margarita teica, ka tajā brīdī, kad viņa uzrakstīja gan to blogu ierakstu, gan vēlāk grāmatu, viņa saņēma šausmīgu kritiku arī, jo viņai teica, bet kā tas, ka es esmu labs cilvēks, mēģinu izdarīt savu darbu pēc iespējas labāk, ka es mēģinu, lai mana māja ir kārtīga, ka es katru vakaru saviem bērniem gatavoju veselīgas maltītes ar 3 ēdieniem, vai tad tas nozīmē, ka es esmu nenormāla? Ka tur ir arī tāda pretreakcija, jo, droši vien tas ir, vai ne, kā tu saki, tās sabiedrības gaidas, ka tas jau daudziem ir izdevīgi, bet arī paši cilvēki to bieži vien vērtē, kā viņam ir grūti, viņš saka, es varbūt gribētu būt mazāk piekusis. Ja es nedarīšu, kurš tad darīs? Protams, jā. Tad bez manis neviens to neizdarīs, vai neizdarīs tik kārtīgi, vai nebūs tik labi, vai nebūs pareizi, protams. Es domāju, ka tā ir vēlme vienkārši aizsargāt to savu uzvedību un tā brīža izvēlēto modeli, stratēģiju. Un arī cilvēki man ir teikuši, ka es mudinu, ka varbūt vajag iejūtīgāk, vai atpūsties, vai darīt mazāk. Tad cilvēks saka, jā, bet kur tad būs tā robeža? Vai tad pavisam cilvēks neizlaidīsies un vispār neko nedarīs un tikai laiski gulēs dīvānā un vispār neko? Tā robeža viņa būs ļoti, ļoti individuāla. Es domāju, ka skaidrs, ka ja mēs esam vienā grāvī iebraukuši, ka tas risks, mēs iebrauksim otrā, viņš ir daudz augstāks. Ka tad mēs perfekti atpūtīsimies, neko nedarot. Tas būtu jauki. Man liekas, ka cilvēkiem Latvijā vairāk vajadzētu atpūsties nekā strādāt. Varbūt tas ļoti individuāli. Jā, auditorija piekrīt, jā. Bet
Droši vien jāskatās arī, es domāju, kāpēc es teicu tā saldā Indas garš, tāpēc, ka perfekcionismam, nu, tā kā tas ieguvums, tas gandarījums par to, ka, nu, ka kaut kādas lietas ir izdarītas, viņas arī ir objektīvas. Nu, tāpēc jau arī tās lamatas ir tik dziļas, ka, ja tā māja ir tā kā aiztur tīra, tad jebkurš, kas ienāks, to pamanīs un novērtēs. Tas nebūs tā, un es viņus apskaudīšu. Es teikšu, Dievs, cik man tā nav kārtīga māja. Jā, un skaidrs, ka tas ir tāds kompliments, un mēs visi gribam komplimentus. Jautājumi ir tikai tā cena, kā mēs viņus iegūstam. Ja jūs jaunībā nesat bijusi ideālisti, jūs nekad nebūs. Tad viss ir pazudis, ja ne es. Nu, jā, ideālisms un perfekcija nav viens un tas pats. Starp citu, tieši par šo gribēju pateikt, ka tas, ka cilvēks atbildīgi izturas pret saviem darba pienākumiem vai studē vai rūpējas par kādu nopietni to uztver, tas nav perfekcionisms. Tieksme arī pēc izcilības savā kaut kādā amatā, profesijā, nezinu, mākslā, nu tur, kur mēs esam, ja tas ir dots cilvēkam, ja cilvēkam ir resursus uz to, es tajā neredzu nekādas problēmas, taču civilizācija bez tā nevarētu pastāvēt. Problēma ir, kāpēc mēs par to diskutējam? Tāpēc, ka, ja mēs aizējam galējību, tas rada ciešanās, nevajadzīgas ciešanās, bez kurām varētu dzīvot. Dzīvē jau pietiek tādu ciešanu, no kurām nevar izvairīties, ar kurām mums jāsaskarās neizbēgami. Bet šīs ciešanas piedar pie tādam, ko veidojam mēs paši vai citi cilvēki veido, un mēs to tā kā, nekritiski pārņemam. Un tad domājam, ka varbūt ar to var lepoties. Var lepoties, protams, ar visu var lepoties, bet viens no tādiem realitātes testiem ir, es lepojos ar savu perfekcionismu, bet kā ar to ir manai sievai, manam vīram, maniem bērniem, un tiem cilvēkiem, kuri arī saskarās ar mana perfekcionismu sekām. Ja visiem ar to ir labi, un man ir labi, tad nav par ko diskutēt. Bet visbiežāk tas piemērs, ko tu pieminēji, no tām diskusijām, tām sarakstiem, es taču rūpējos par savu bērnu, es viņam taisu veselīgu ēdienu. Man vienmēr interesē, kāda gaisotne ir tajās mājās, nevis ko tas bērns ēd. Labi, viņš kaut ko ēd. Jā, gandrīz jebkurā ģimenē bērns kaut ko ēd. Bet jautājums ir, kāda tur ir gaisotne. Jo, ja tur ir emocionāla elle, tad tas nekas, ka viņš ēd brokoļiem kaut ko un kaut kādu putru vai visu pārējo, jā, vislabāko. Jā. Tas, saprot, tās atstāja gaisotnē. Ja es tiecos rūpēties, ja es tiecos pilnveidoties, ja, runa nav par perfekcionismu, vēl aizvien. Ja, bet perfekcionisms ir tāds, ka tas pārvēršas nevajadzīgās ciešanās. Jā, droši vien tas atslēgas vārds ir tās ciešanas, vai ne? Un tas bija tas, ko arī šajā grāmatā, kad mēs runājam, ir tas, ka cilvēks reizēm to nesasaista kopā. Viņš, kā es teicu, ka bija tie teikumi, es vienkārši esmu piekusis, es nevaru gulēt naktīs, bet ka viņš domā, ka tās ciešanas patiesībā sasaista ar kaut kādiem citiem un saka, man tur slikts miegs, vai es nevaru, man ir trauksme, man tikai vajadzētu nomierināties, bet viņš nesaskata to saistību ar to savu, varbūt pārāk lielo. Klasisks, es domāju, ar ko mums ir darīšana, palīdzošās profesijas, kad parasti cilvēki sūdzas par simptomu, lielākoties. Tomēr, īpaši tie, kuriem ir tendence uz perfekcionismu, respektīvi vēstījums ir aptuveni šāds, ka palīdziet man saramontēt šo vienu mazu sūdiņu, lai es pēc tam varētu darīt visu to pašu, vēl ātrāk, vairāk, visu to, kas man ir novedis pie izdegšanas, piemēram, iedzinis mani tur depresīvos traucējumus un tā tālāk. Jā, novedis attiecības līdz krīzei, sabrukumam, bērni negrib ar mani runāties, dēļ tā, cik es esmu gādīga mamma un labs tētis, gudrs, visu zinu. Jā, vai ne? Un viena no lietām, ko mēs ar kolēģiem darām, ir palīdzam paskatīties plašāk, vai ne, kad simptoms, jā, tas sagādā diskomfortu, bet tas simptoms aug no tā, kā tu dzīvo.
Ja, viņu nevar aplūkot atrauti no dzīves kontekstē. Viņš vienmēr kaut ko stāsta par to, kā mēs dzīvojam. Un nemainot neko tajā dzīvē, var 10 reizes ielpot, izelpot, tajā brīdī gūt atvieglojumu, piemēram, trauksmes gadījumā. Ja? Bet tas ir tāds kosmetisks remonts, ja? Viegls remontiņš. Ja? Bet, principā, ja nemainās dzīve, viņi atkal producē simptomātiku. Šo vai citu simptomu, tas runa ir par to, kā es dzīvoju. Jā, bet tā ir tik jauka ilūzija, ka saņemot to psiholoģisko, terapeitisko palīdzību, ka es varēšu šo saremontēt un turpināt tā, kā līdz šim bija. Ka es atgūšu to stāvokli un tad viss būs tāpat. Jā, tas ir tas, kas prasa to lielo laiku ar sevi. Tas, ko es gan lasot grāmatu, domāju, un arī tagad es dzirdu, ir par to, ka, jūs abi arī sakat, ka jāmaina dzīve, tur droši vien būs un lietas, un tas cilvēks sāks darīt lietas citādāk, un viņš vairs nesaņems tos komplimentus un tās uzslavas. Ļoti iespējams, viņš tieši saņems tādus, kas tev notika, kāpēc tu man vairs netaisi tur tos ēdienus, vai kāpēc tu vairs nelabo tos ēpastus un tam līdzīgi. Un arī Margita, viņa teica, ka, teiksim, es teicu, kas tad varētu būt tas pirmais solis, lai sev palīdzētu, un tā viņa teica, ka tā varētu būt saruna. Tā varētu būt saruna ar speciālistu vai arī nespeciālistu, kuram tu kaut vai vienkārši atzīsties, ka es īstenībā netieku galā. Ka tu varbūt pat vari nestāstīt tur visas savas problēmas, un varbūt tu vēl to nespēji pateikt, bet tu vienkārši pasaki to, ka tu īstenībā nav gluži tā kā manā Instagramā. Un man likās, ka tas ir jauki, bet es domāju, jūs visi esat sastapušies, ka jūs kādreiz sakat, kā man baigi trakā diena, un tā, un tev saka, kas man šodien notika. Un man liekas, ka tur ir tāda lieta, ka nav jau viegli to izdarīt, vai ne? Un tad jau pie jums, vai ne? Jūs tā neteiksiet. Es domāju, ka mums visiem apkārt ir cilvēki, kam mēs esam svarīgi. Tā kā tipiski tev vajadzētu būt ģimenei, tie ir draugi. Un varbūt nevienmēr tas pirmais gājiens tiešām ir pie speciālista, bet tas var būt labs draugs un radinieks, kur mēs novērtējam, ka viņš varētu būt gan izturīgs, lai izturētu to, ko mēs sakam. Jā, es varu padalīties ar savu pieredzi, ka es kaut kādas dažas lietas riskēju izstāstīt savam vīram. Un tad tā pirmā stadija bija, ka viņš staigāja pa telpu tā kā uz priekšu atpakaļ. Un tad viņš teica, ka es tev mīlu, bet šis ir daudz. Un tad nākamā stadija, kad es mēģināju vēl mazliet vairāk, mēs tikām līdz kādai trešdaļai, tad viņš ņēma man pie rokas un teica, iesim gulēt. Tas arī bija tā jauki, bet mēs vēl esam laulībā. Tas nesatricināja neko. Varbūt tas padarīja tās attiecības tiešām tādas tuvākas. Jā. Bet arī, man liekas, Margarita par to runā, ka mums nevajag dzīvot ilūzijā, ka tas pirmais, ko mēs uzrunāsim, ka viņš tiešām iedziļināsies un tā kā tiešām sapratīs, bet nepazaudējam cerību par cilvēkiem. Es domāju, ka mēs turpinam iet un turpinam stāstīt. Vai ir ejam pie speciālista. Viņš to par naudu darīs jebkurā gadījumā. Man gribas jums pajautāt, vai mēs ejam pareizā virzienā? Vai jūs gribat iesaistīties un jau sākt kaut ko teikt, un jums ir savi kādi jautājumi, un varbūt jūs gribat ar kaut ko padalīties? Neviens neko nesaka. Perfekta klusēšana. Perfekta klusēšana, jā. 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 Un tad droši vien mēs varētu paiet tālāk. Šīs grāmatas tas virziens ir par to, ka tas perfekcionisms var slēpt depresiju. Un ka depresija, es saprotu, ka ir kaut kāds noteikts jautājumu kopums, kur uzdodot apmēram, tas ir tā kā pirmais ciets, lai vispār saprastu, vai cilvēkam tas ir, vai nav, vai varētu būt. Un ka tajā brīdī, ja depresija kombinējas ar perfekcionismu, tad visdrīzāk tur tās visas atbildes aiziet pilnīgi ne tā, un to nevar tā tik vienkārši diagnosticēt. Tas ir tā kā apmēram krāsa pāri visam, un mana dzīve ir tik laba un tik veiksmīga, jo ļoti bieži šie cilvēki ir veiksmīgi un daudz ko dzīvē panākuši, jo vienkārši viņi nenormāli daudz strādā un dara daudz ko.
Vai jūs esat sastapušies arī ar šiem gadījumiem, nu, kad, teiksim, ka tas perfekcionisms slēpj tiešām to depresiju? Jā, es domāju, ka jebkurš psihologs un psihoterapijas speciālists sastopas ar šādiem cilvēkiem, jo viņi ir diezgan daudz mums apkārt. Un man liekas, tas ir ļoti klasiski, ka cilvēki tādos klasiskos depresijas testos tās atbildes nesniedz patiesi, bet sniedz tā, kā tam vajadzētu izskatīties. Tā kā man jau patiesībā nav nemaz tik slikti, vai kādam citam ir vēl sliktāk, vai arī kaut kāda cita apsvēruma. Tā kā ļoti, arī, man liekas, tāda dabiska vēlme sevi sargāt, kad tas perfekcionisms viņš ir tiešām nokompensē arī šo te depresīvo stāvokli līdz kaut kādam vienam brīdim, kad tas vadas vairāk, agrāk vai vēlāk, bet viņš lūst. Tādā vai citādā veidā, vai citiem atklājot vai neatklājot. Protams, ir šādi cilvēki, kuri atklāti arī ir teikuši, es minēšu vienmēr jaunā māmiņa ar zīdaini ir pie ģimenes ārsta, kurš kaut kādiem iemeslu dēļ tomēr dod to depresijas aptauju, bet tie rādītāji nesasniedz to rezultātu. Un tad tā māmiņa, kurai bērns jau ir paaudzis, viņa saka, ja es būtu atbildējis tā, kā ir, man būtu noteikti smaga depresija, bet es neatbildēju tā, kā ir. Es atbildēju tā, kā man likās, ka vajadzētu, jo man jau nevar būt depresija. Tas noteikti tikai ar kādu citu, tā kā nevis ar to jauno māmiņu. Tā kā, man liekas, tās pieredzes un tie cilvēku stāsti jau mums apkārt ir vienkārši, vai viņi tiek atklāti, vai mēs uzdrošinamies, un vai mēs esam sadzirdīgi tajā brīdī, tā kā būt ar to otru. Un, man liekas, tāda svarīga lieta arī ir, ka vai mēs spējam uzklausīt bez tās vēlmes tā kā iesaistīties un risināt. Man liekas, ka dažkārt tā saruna, kurā mēs vienkārši uzklausam, viņa palīdz izventilēt un sadzirdēt to problēmu, nevis tā kā uzreiz ieteikt risinājumu. Man liekas, tas, ka mēs dažkārt skrienam risinājumos, tas nepalīdz mums izturēt, tiešām būt kontaktā ar tām grūtajām emocijām, kas otram var būt. Ar depresiju sarežģīti, jo es cenšos pats nelietot šo terminu, jo tādos gadījumos, kad man ir aizdomas, kad ir vajadzīgs vēl tāds klīniskāks skatījums uz cilvēka situāciju, es parasti lūdzu viņu paralēli aiziet uz psihiatra konsultāciju. Un tad es aptuveni, mēs iegūstam vēl vienu redzējumu no cilvēka, kurš ir mācīts, trenēts tajā un daudz labāk saprot. Bet vienmēr ir indikācijas, kas liek šādām aizdomām rasties. Un tas ir universāls, un tā ir dezadaptācija, kad ir grūtības veikt parastās ikdienas darbības. Tas var nebūt tikai depresīva spektra traucējumi, arī citi. Un tas vienmēr ir tāds signāls, ka šeit iespējams vajag vēl vienu redzējumu, varbūt vajag farmakoloģisko ārstēšanu, un daudzos gadījumos tā ir efektīva. Protams, ir gadījumi, kad cilvēki pamēģina arī medikamentozi un piedzīvo vilšanos, ne to, ko viņi sagaida. Bet daudzos gadījumos tas nostrādā īpaši kombinācija ar pārunu terapiju un farmakoloģisku ārstēšanu vai tādu plašāku speciālistu iesaisti. Tā kā tas vienmēr, es domāju, mēs visi skatāmies tā piesardzīgi, arī zinot savus ierobežojumus, kad ir gadījumi, kad es uzskatu par savu pamatu funkciju vienkārši pierunāt cilvēku aiziet vēl pie viena speciālista. Ir aizspriedumi pret psihiatriju, bet es redzu, ka šeit bez zālēm visticamāk nav iespējams būtiski palīdzēt. Un ir augsts risks, ka tur stāvoklis var pasliktināties vai ka ir suicidāls risks un tā tālāk. Bet pat cik mums daudziem ir aizspriedumi dažādi pret psihiatriju, tad vienā no lietām, un man ir bijuši gadījumi, kad pēc tam tas ārsts pasaka klientam, ka kāpēc jūs neesat atnākusi ātrāk? Ko jūs tur gājāt 2 gadus tajā savā? Jūs vajadzēja tā, bet mēs 2 gadus centāmies nonākt līdz tam, lai cilvēks atzīst problēmas nopietnību un spēj pārvarēt savu pretestību. Un atzīt, ka tas ir vērts to mēģināt, un tad galu galā ir uzlabojums, ir kompleksā palīdzība. Tas ir tad, ja mēs runājam par depresiju tādā
tiešā kliniskā nozīme, ja, kad par tādiem jau nopietnākiem Tas vārds, ko tu lietoji, bija dezadaptācija. Jā, respektīvi tāda izkrikšana no ikdienas ritma, grūtības veikt ikdienas darbības, grūtības strādāt, grūtības aizmigt. Tas, kas izjauc manu dzīvi pastāvīgi, respektīvi tā nav viena situācija nepatīkama. Ja, bet tas ir kaut kas tāds, kas kas kļūst pamanāms, ko citi redz, kas saka traucēt, izjaukt attiecības un tā tālāk. Tā ideja, kas ir, teiksim, arī šajā grāmatā, ir par to, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir tas izteiktais perfekcionisms, viņi turpina funkcionēt un viņi vienkārši vienā dienā sev padara galu. Un šī grāmata sastāv arī no tādiem vairākiem stāstiem, kur ir tur 20 vairāk stāsti, kur tieši par to ir, ka sieviete atnāk mājās, sakārto māju, kārtīgi salok virtuves dvielīšus un ieguļas gultā un izdzer ļoti daudz tabletes un uzdzer pa virsmu alkoholu un veiksmīgi viņu izdodas atrast un izglābt, bet par to, ka nevienmēr šis ka cilvēks nespēja veikt šīs funkcijas, ir, ka mēdz būt arī citādāk. Mēs arī runājām, ka izdegšana jau arī nav nekas normāls, jo ir jocīgi nesaprast, ka es neesmu šodien neēdusi, pat ne pačurājusi un tikai turpinu strādāt, jo man liekas, ka man ir nenormāli viss jāizdara, kas ir tā kā vai nesatikšanās pašam ar sevi. Tad arī, ka var notikt arī šī nesatikšanās ar to depresiju kaut kādā ziņā, un viņa tevi beidz nost līdz tam, ka tas lūziens, kā tu teici, ka tad, kad lūst, ka patiesībā tā jau ir pašnāvība. Šāds risks, diemžēl, vienmēr pastāv. Ja, un šeit mēs, arī mēs esam ierobežoti. Ja. Bet es domāju, ka pārliecinātība, kas vieno visus cilvēku, kas strādā kaut kādā veidā konsultēšanā, kā atbalsta cilvēki, ir, ka mēs visi esam par dzīvību. Vai ne? Un ja cilvēks ir atnācis līdz šim kabinetam, īpaši pats atvilcies vai atvilkusies par spīti savam stāvoklim, tas nozīmē, ka tur ir vismaz 1%, ka tas cilvēks uz kaut ko cer, respektīvi, ka varbūt ir vēl, un tā cerība kļūst par augsni, ja, no kuras kaut kas var attīstīties. Bet, diemžēl, ir kaut kāda robeža, pāri kuriem mēs netiekam, ja, un vienalga cilvēks pieņem lēmumu, ko viņš vēlas ar sevi darīt. Ja, man tieši gribējās uzsvērt to par to, ka tā depresija var izskatīties citādāk. Tas bija tas, ko es tā kā gribēju ievilkt ķeksīt vienkārši tā, ka tā var būt. Tu gribētu kaut ko? Jā, es domāju, ka depresija un daži citi arī tādi, arī citi psihiski traucējumi, viņi jau slēpjās, maskējās un kombinējās. Un skaidrs, ka, ja cilvēks atnāk ar vienu stāstu, tur apakšā varbūt arī vēl 3 citi stāsti. Un tas, kas nav tik ļoti akcentēts Margaritas grāmatā par depresiju, ka perfekcionisms ļoti bieži kombinēs arī ar trauksmu un trauksmes traucējumu, un depresija pati par sevi ļoti bieži iet kopā ar trauksmu, un dažkārt cilvēks sūdzas par depresiju, bet viņa primārais traucējums ir trauksmes traucējums un otrādi. Tās ir lietas, kas ir kā tādas māsiņas krāsiņas ļoti bieži kopā vai vismaz ļoti tuvu stāvošas vienotrai. Par to droši vien ir jāatcerās. Un droši vien tas, mana atbilde būtu tāda, ka vienā brīdī arī tam cilvēkam, kas ir sevi pārslogojis un ir jau uz tās izdegšanas robežas, ka mēs arī tomēr ticam un dodam viņam to atbildību padalīties, jo ja mēs nesaņemam šo informāciju, mēs arī nevaram palīdzēt. Skaidrs, ka ja mēs ilgstošāk strādājam un labāk orientējamos dažādos vienos vai citos jautājumos, skaidrs, ka mēs to jautājumu uzdosim. Bet tād varbūt jaunāki speciālisti var arī kaut kādas lietas nepamanīt, bet mēs, ja mēs neieraugam to indikāciju, ka mums jādomā par depresiju, bet tas pieteikums ir cits, īpaši kaut kādā pirmajās tikšanās reizēs mēs varam arī neuzķert, kas tur slēpjās apakšā. Un tas prasa laiku, arī tāda palīdzības lūkšana un palīdzības pieņemšana. Kā Marks teica, ka mēs 2 gadus pie tā strādājam, lai šis cilvēks nonāktu līdz citam speciālistam. Dažkārt tā stigma, kas ir ap mūsu mentālo veselību, viņi ir ļoti, ļoti tāda izteikta. Un pat dažkārt arī speciālistiem, kas strādā, ir stigma un neizpratne par to, ko dara kāds cits. Tā kā arī tādas situācijas var būt.
Un ja mēs paši to savu mentālo veselību stigmatizējam, skaidrs, ka to palīdzību lūgt ir grūti. Un man arī ir klienti, kas ir pretējā dzimuma cilvēki, kuri arī šo akcentē, ka viņiem kā vīriešiem ir grūtāk lūgt palīdzību kaut kādu sabiedrības stereotipu dēļ. Un tā kā, jā, vai mēs varam vai nevaram atļauties lūgt palīdzību un atklāt runāt par to, kādas tās grūtības ikdienā ir. Neviens negrib izkāpt no tās Instagram sejas. Protams, ka tur ir daudz tādu neglītu daļu mūsos vai daudz ciešanu, kas prasa tādu uzmanību un iejūtību. Pirmkārt no mums pašiem, un pēc tam mēs to saņemam no citiem arī. Jā, redz, tu pieminēji arī Instagram. Tā tad Instagrams, jā, vai tādi žurnāli, kuros es strādāju, kur sievietes ir skaistas un bez grumbām, un tur ir tāds viens jauns trends, man liekas, parādījies. Tagad ir tā kā rādīt to neglīto, bet arī tas neglītais, ko rāda, ir tāda baigi smuks īstenībā lielākoties. Tā kā, es šodien esmu pilnīgi neizgulējusies, un tad viss tāda smuka. Tā arī ir tāda lieta, kas ir, ka mums liekas, ka mums ir viss sliktāk un viss nesmukāk. Un tā. Bet, tur ir kaut kāda vajadzība tam apakšā, droši vien arī parādīt to nesmukumu glīti, jā, lai man ir viskaistākais nesmukums. Arī tā var, jā, kurš lai to liekta mums. Galu galā var jau arī nepatērēt ne to Instagram, ne to žurnālus, kur nav grumbu un viss smuki, vai ne? Var arī tā. Jā, ja tas traucē. Tā. Es redzu dažas ļoti nopietnas sejas, kas uz mums skatās, un man tas sagādā ciešanas. Es gribu, lai tomēr jūs kaut ko pasakat, lai jūs kaut ko pajautājat vai padalaties, kā jums iet, ko jūs no šī saprotat, kas jums nav, vai ko jūs gribētu vēl dzirdēt. Jo galu galā te bija tik daudz perfekcionistu roku. Mēs te sēžam visi tādi, atzināmies, ka īsti neesam perfekcionisti, tad lūdzu, mums vajag tādus kārtīgus jautājumus. Es iedošu mikrofonu. Es nokomentēšu pirms šī, ka vēl viena lieta, ko mēs, man liekas, nepieminējām šajā diskusijā, ka perfekcionistiem ir tāda ļoti aktīva, paškritiska, vainojoša, nosodoša balss iekšā. Varētu būt, ka tā ir tā, kas šobrīd... Manējā tikko parunāja. Tā bija tāda uzmundrinoša. Es teicu, ka man sagādā ciešanas. Varbūt, jā, šajā aspektā es to neieraudzīju. Ka daži nemaz nesmaida, tad jā, bet es domāju, ka varbūt, ja to kritisko balsti atmet, tad varbūt var uzdot jautājumu. Jā, jo visi jautājumi ir labi. Mēs varētu sarīkot konkursu par dumjāko jautājumu, piemēram. Es varu iesildīt. Lūdzu, iesildīt. Paldies. Man ļoti, ļoti patīk tas, ko jūs runājat, bet man liekas, viena lieta kaut kā vēl neizdevās pieskarties, un tās ir jūtas, kas stāvēs tā viss. Protams, tur visādas jūtas, bet viens, man liekas, par kurām ir vēl īpaši vērts arī bišķi parunāt, ir kauns. Jo es jums parādīju šeit absolūti neiestudētu priekšnesumu pašā sākumā, kad es pieteicu pasākumu un aizmirsu savus kolēģus vārdu. Un, protams, ka man bija šausmīgs kauns par to, es teikšu godīgi. Ja? Un es izgāju tur ārā, un tur ārā man bērni lielie stāv un saka, bet māma, viņi taču visu to jau sen aizmirsa. Un tas saprot, tas, ko es viņiem saku, droši vien, vai ne? Un tā kā viņi man to spēja kaut kā. Bet, protams, ka kauns ir tas, kas ir ļoti, ļoti neizturams tur apakšā, un kāpēc mēs cenšamies tā kā izdarīt tā, lai mums nav tās situācijas, kurās ir kauns. Varbūt jūs par šito kaut ko vēl gribat, kolēģi, pateikt. Jā, Vita, es to aizmirstu tūlīt tajā brīdī, kad es pateicu, kā man sauc. Tā kā jā, labi strādāt kopā ar psihoterapeitu. Šis nebija par mani. Jā, kauns ir diezgan sarežģīta emocija, un tā kauna jēga ir, lai mēs iekļautos sabiedrībā un lai mūs nenoraidītu. Un droši vien tāpēc tas ir tik sarežģīti, ka mēs gribam tai sabiedrībā iekļauties, un tāpēc, ja es noklusēšu, tad varbūt man pieņems labāk, nekā ja es ierunāšos un paprasīšu kaut ko varbūt stulbu. Jā, kauns, man liekas, ka vērtīga emocija, lai mēs iekļautos, bet kaitējoša, ja tā pārņem un ja tā saindē to ikdienu.
Bet droši vien kauns ir ļoti saistīts ar mūsu domām par to, kā citi par mums domā un kā mēs to situāciju novērtējam. Atkal tā interpretācija mūsu prātos. Jo, ja es domāju, ka es pārteicos vai pateicu nepareizi un ka tas ir briesmīgi, es jutīšu kaunu. Ja es pārteicos un domāju, ka ok, kam negadās, man kauna nebūs. Tā kā, tas viss ir daudz mūsu galvās, cik ļoti mēs to emociju noturam vai palaižam. Un droši vien, jā, kauns nav manējā. Mēs ātri satiekamies un ātri šķiramies. Varbūt arī pie perfekcionisma vainas izjūta ir kaut kas tāds, ar ko es būtu labāk pazīstam vai ilgstošāk, kur ir kaut kādas situācijas, kur es neesmu noreaģējusi un pēc tam ilgstoši bijusi un dzīvojusies tajā pārmērīgi ilgi un nevajadzīgi. Un, es domāju, kas slēpjās aiz perfekcionismu, tur slēpjās daudz ciešanas, vainas izjūta, kauns, tāds sevis nosodījums. Tā arī tā pieredze, ka es esmu noraidīts, nesaprasts, vientulība, man liekas, arī tāda emocija, kas ir daudz klātesoša, tad, kad ir perfekcionisms. Jo patiesībā jau es esmu ieslodzījies un es nevaru ne ar vienu patiesi savienoties, jo neviens jau īsti nesapratīs, jo manas ciešanas ir tik īpašas un tik unikālas. Un ārēji visam ir jābūt labi. Katram tas dzinols būs savs, kāpēc ir jābūt ārēji labi. Vienam tā būs māte, citam tēvs, kam vecmāmiņa, kam es nezinu, kas vēl. To cilvēku apkārt, kas mūs ir ietekmējuši, ir ļoti daudz. Jā. Kauns, ja tas ir ilgstoši, tā ir ļoti tāda paralizējoša, man liekas, un ļoti izolējoša un ļoti ietekmējoša emocija. Jautājums ir, vai mēs varam nokomunicēt un parunāt par to, ka man par šo bija kauns un es par šo sajūtos slikti. Tagad paralēli tinot atpakaļ bildi, droši vien es atceros kaut kādas situācijas, par kurām es esmu jutusi kaunu, kā bērns, kas man ir diezgan ietekmējuši tādā bērnībā. Un tādā izaugot skaidrs, ka es pieņemu to nepilnību, ka mēs nokļūdamies, ka mēs nevaram vienmēr zināt sabiedrības gaidas un tām atbilst. Tas ir droši vien arī par to audzināšanu un par to komunicēšanu, ka mums ir, ja mēs paši nenolasam, mums ir jāsaprot tās sabiedrības normas, kurās tad mums pieprasa iekļauties, jo tas, kas arī vienā vietā derēs, citā nederēs, tas ir par tādu elastīgumu. Ir tāda eksistenciāliem tipiskā refleksija par kaunu, kas nāk no Sartra, kurš teica, ka cits ir mana elle, iespējams esat dzirdējuši, un tas ilustrē to, ka kauns ir nespēja panest otra cilvēka skatienu, jo otra cilvēka skatiens vienmēr var atkailināt manu kroplumu. Un kauns jau vienmēr rodas tā, kā Līga sacīja, viņš ir sociālā kontekstā, viņš tur jābūt vēl kādam, kurš uzlūko. Sakot nē, vismaz pēc tam tur var domāt, ka Dievs manu uzlūko un kaunina vai kaut kādas iekšējas savas struktūras. Un tas ir tas, ko mēs runājam pašā sākumā, ja, ka tā tieksme uz perfekciju var būt veids, kā mēs tiekam galā ar kaut kādu savu sāpinātu, nesmuku kroplu daļu, ievainotu daļu. Un ļoti bieži šīs daļas pieredze saistīta ar kaunu, jeb ar to, ka kāds mūs tajā ir uzlūkojis iznīcinošā veidā, apšaubot mūsu pašu būtību. Es saprotu, ar ko kauns ir trakāks nekā vaina, jo vaina ir vismaz par kaut ko, kaut kādu darbību vai bezdarbību, iedomātu vai reālu, bet kauns ir vispār par to, kāds tu esi. Tu nevari neko, pretnostādīt kaunam tajā brīdī nevar neko, ja mēs runājam par dziļu kauna pārdzīvojumu. Un vienīgais manā pieredze, kas palīdz pret tādu dziļu kaunu, tādu kaunu, kas skar tiešām kaut kādas personības dzīves, ir empātija. Tas ir vienīgais, tas ir cita veida skatiens uz cilvēku.
Un daudziem cilvēkiem, kad viņi atklājas un kad viņi sāk runāt par tiem noslēpumiem saviem vai tiem dvēseles nostūriem, viņam ir nepanesams tas skatiens, kas tā kā nekaunina, bet pieņem. Saprotat, viņš var būt apdedzinoši, jo tas ir kaut kas tik intensīvs, tas var būt pat traku. Jā, tas ir pārāk intensīvi. Ir gadījumi, ka cilvēki aiziet pēc tam no konsultēšanas un neatgriežas, jo viņam šķiet, ka viņi ir patiekuši pa daudz. Viņi paši nevar izturēt to, kādu kaunu tas rada, un viņi nevar izturēt, ka tas otrs cilvēks neapstiprina to, ka kauns, bet saka, ka tas ir ok. Jā, tā var būt. Jā, tā ir cilvēciska pieredze. Tas, ko tu esi piedzīvojis, tas ir cilvēciski. Ja? Jo tās lietas, no kurām mums ir kauns, īstenībā visbiežāk viņas ir tik cilvēciskas un tik dabiskas. Varbūt nevar teikt, ka tas ir normālas lietas. Bet viņas ir universālas, jo taču visi piedzīvo. Visi to piedzīvo. Ja? Un tāpēc ar kaunu tiešām var būt ļoti sarežģīti. Un man personiski ir daudz grūtāk strādāt arī ar kaunu, jo vai ne tā kā ļauj aizķerties ar kaut kā, pie kaut kā, vai ne, kad tur padomā, cik viņi ir racionāli, neracionāli, bet tur varēja ietekmēt vai nevarēja ietekmēt to situāciju. Bet kauns ir kaut kas, kas tā kā vēl dziļāk aiziet. Bet tas kas tā kā ir salauzts mūsos attiecībās ar vienu personu, var tikt saremontēts attiecībās ar citu personu. Tikai jautājums, vai mēs spējam izturēt to citādāku pieredzi. Jo pieņemšana arī var būt pārāk spēcīgs instruments. Viņš var būt neizturams brīžiem, paradoxālā kārtā. Brīnišķīgs komentārs, man liekas. Jums abiem ļoti labi. Paldies. Tā, lūdzu, vēl jautājumus. Vita iesildīja. Lūdzu. Vai perfekcionisms eksistē izolēt? Piemēram, cilvēks ir perfekcionists mājās un saprot, kā tas ir jau pa daudz trāku. Vai var atrisināt situāciju ar to, kā pārslēgties ar savu perfekcionismu uz kaut kādu citu jomu, kas nav tik kaitinoši sportam, piemēram. Un tur var dabūt kaut kādu pozitīvu apliecinājumu, vai es noskrēju Rīgas maratonu. Ja? Un tur var dabūt laiks Instagramā, un tas jau var kaut kā noņemt fokusu no citas jomas, kas ir sapīgāk. Es varu skarbi, jā. Man liekas, ka tas plāns ir labs, bet tā ir viena kompensējoša uzvedība ar citu kompensējošu uzvedību. Tas varētu strādāt, nomainot fokusu, bet vienā brīdī vai to maratonu nekļūst par daudz vai neskries atkal. Jā. Es domāju, ka mēs mainām vienu uzvedību pret citu, bet tā būtība palika tā pati. Jautājums ir, droši vien es prasītu, kas virza, kas ir tas dzinējs uz priekšu. Kāpēc tad vajag to maratonu? Var pusmaratonu, var bērnu distanci. Bet te bija maratons pirmajā piegājienā, tad mazāk nē. Tikai maratons, jā. Es biju skarbis, atvainojos. Man gribas piebilst par to, ka man šķiet, ka perspektīvā lieta var būt tajā, ka, lai ienest tajā tieksmē pēc perfekcijas kaut kādu realistiskumu. Jo, ja cilvēks spēja noskriet to maratonu, jā, bet viņš tā vietā iegulda sevi tur, kur viņam nav dots, jā, un viņš terē savu dzīves enerģiju, tad tas varbūt situatīvi tiešām var sniegt atvieglojumu un tā. Bet jautājums, jā, tas, ko Līga teica par motivāciju, respektīvi, pēc kā sirsniņa ilgojas tām cilvēkam pa īstam. Ja vēlas noskriet maratonu, lieliski, tikai viņš pats vai viņa pati spēj spriest, jā, kas viņam būs labāk. Bet, jā, šeit piemērs atkal ir par panākumiem, vai ne? Un tajā var būt tāda bīstamība, vai ne, ka tagad necentīšos perfekti, savest bilanci grāmatveidī, perfekti noskriešu maratonu. Ja? Ja es viņu noskrienu un tas tā kā mana dvēsele dzied no tā visa, tas saskan ar manu to iekšējo
latviski sakot, čuļņuku, jā, tas ir mans. Jā. Kad es to daru, es lielākā mērā kļūstu pats par sevi. Lieliski, super. Ja tas vēl vainagojas ar panākumiem, kolosāli, taču katram var novēlēt šādu pieredzi. Jā. Tā, es redzēju vienu roku, es iedošu mikrofonu. Es varbūt gribēju jautāt, ja man šķiet, ka man perfekcionisms kaitina citos, pieņemsim, kolēģos. Viņi ir, manuprāt, ļoti lieli perfekcionisti. Viņi tur to drukas kļūdu 3 gadus man atgādinās un par viņu pārdzīvos. Un man kopā liekas, ka tas varbūt rada kaut kādu sliktu vidi. Vai man vajadzētu mēģināt kaut kā ar viņiem runāt, vai tad problēma ir manī, ka man kaut kas viņos kaitina, tas varbūt šķietamais perfekcionisms, un man vajadzētu kaut kā ar sevi strādāt, vai tomēr mēģināt ar kolēģiem runāt? Ļoti labs jautājums. Lūdzu, atbildiet. Nezinot jūsu situāciju, bet uztverot to kā tādu apkopojošu, ir risks, es teiktu, ka vajag sist pretī šādiem kolēģiem noteikti. Un es ļoti jūs atbalstītu tajā, lai jūs dodat viņam pretī. Ja viņi neapstājas, tad var vēl. Tā, vai vēl kāds grib parunāt mikrofonu? Jā, lūdzu. Labvakar. Man tāds jautājums var būt laikam visiem. Man neviens neredz, man piecelties. Okay. Varbūt visiem tas varētu būt interesanti, arī līdzīgs jautājums, kā jau tika uzdot. Varbūt jūs varētu dot kaut kādus padomiņus, kā ar to ikdienā mierīgāk sadzīvot, kaut kā tikt tam pāri. Jā, kaut kā patstāvīgi, jo perfekcionistiem ar savu perfekcionismu. Tāpēc, ka dažreiz uznāk, tur jau viņam kaut kas fona trauksmēns un naidīgs, bet dažreiz uznāk lēkmes, ka gribas visu paņemt un izdarīt ideāli. Un varbūt tādos brīžos kaut kādu lifehacku, kaut kādu paterniņu var iemācīties, lai kaut kā izvairītos no tādām masām sajūtām varbūt. Jā, un tad salikt atpakaļ. Tā dažreiz gribas. Kā novērst perfekcionisma lēkmi? Es teiktu, kā Marks, tieši tāpat citēšu kolēģi, nezinot, kas izraisīja, ļoti grūti būs novērst, bet tā elpošana palīdz. Tā tiešām palīdz, pat ja mēs nezinām cēloni. Kas palīdz? Palīdz uzmanības novēršana uz jebkādām citām lietām. Man liekas, es saviem klientiem jau apnikusi ar to, ka es viņiem stāstu, ka vajag novērst uzmanību un domāt vienkārši par kaut ko citu, nevis par to, kas mūs uztrauc. Par ko? Par ko? Teiksim, populārs, kas klientiem parasti patīk, un viņi pasmaida, ir saukt visus Latvijas valsts prezidentus, sākot no pirmā līdz šā brīža vai no šā brīža atpakaļ. Tā kā pamēģiniet. Jūs būsiet aizņemti un jūs par perfekcionismu nedomāsiet. Vai jūs kaut ko ar to atrisinat? Nē, es godīgi saku, tas neatrisina neko, bet jūs tajā brīdī dosim telpu arī kravas transportam, jā, bet jūs tajā brīdī nepastiprinat kaut kādas savas domas un savas emocijas, jūs tā kā nedzenat to zirgu uz priekšu. Un tie mehānismi un tās metodas ir dažādas. Saukt vienas krāsas priekšmetus, saukt dzīvniekus uz vienu alfabēta burti. Mēs esam sacensības ar klientiem rīkojuši, uz kā burti ir daudz un dažādi dzīvnieki, uz S burti. Tā kā novērst uzmanību ir viens, ja tas ir tiešām akūti, ja mēs saprotam, ka tūlīt aizies lielajā vai ka tur, es nezinu, tīrīšanas lēkme, kas līdzinās obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, tad vajag šito apturēt. Bet tā palīdzība, man liekas, es ļoti man patika tā grāmata par to perfektu apstākļo depresiju. Man liekas, ja ir vēlme pašpalīdzības ceļu iet, man liekas, ka tur ir ļoti labi ieteikumi par to, ka pirmkārt, ja mums ir jāatzīst, un tad ir tas ceļš tāda rūpīga, iejūtīga pievēršanās sev, un ja es saprotu, ka tā lēkme sākās, tad tāda iejūtīga, gādīga saruna ar sevi. Šitas atkal notiek, šitas ir grūti, varbūt es varu piezvanīt draudzenei, varbūt es varu vienkārši apsēsties, varbūt es varu padzert tēju, vienkārši padzert tēju vai jebko citu, bet veselīgu. Var arī neveselīgu, bet neaizrauties. Un tā kā, tas dzinējs, es nezinu to dzinēju, jā, bet tās uzmanības novēršanas tehnikas ir īstermiņa tāds atbalsts, jā, sev, ko var iedot. Un tad es domāju, katram ir tiešām tas unikālais stāsts un tā joma ir sava. Vai vienam tas būs par mājas tīrību, citam tas būs par to sportu, citam par izskatu, citam par make-upu vai jebko citu. Un attiecīgi arī tas dzinējs būs savs.
Un man liekas, ka jā, tiem, kam ir tā darīšana kā vērtība, kas vērtīgs tikai tad, ja es daru, tad ir jādara pretējais. Tad es apsēžos, sēžu uz rokām, nepiesakos uz tiem jaunajiem darbiem, darba pienākumiem. Ja man ir jādara, tad es mēģinu rīkoties pretēji. Man šķiet, redzēju vēl vienu roku. Es varbūt piebildīšu vēl, kamēr. Jā, es varbūt nepietiekoši labi izteicos tajā piemēra par elpošanu. Vispār elpošana tiešām palīdz, un es atcerējos arī savu pieredzi. Pirms es nonācu kādreiz terapijā kā klients, un pēc tam tur apgūšu profesiju. Tas bija garš ceļš, bet pašā sākumā es saskāros ar grūtībām aizmigt dēļ trauksmes, un tas bija gadījums, kad nevar saprast, kas tieši par ko tā trauksme, un līdz ar to grūti kaut ko izdarīt. Un es varu arī no savas pieredzes apstiprināt, ka elpošanas vingrinājumi man ļoti palīdzēja. Tā kā tas instruments ir absolūti drošs un noderīgs. Tāpat kā arī visas citas prakses, kas pievērš mūsu ķermenim. Atpakaļ šis iekšējais stāvoklis izrauj mūsu ārā no ķermeņa. Ja? Viss, kas ir vērsts uz elpošanu, uz tausti, uz skaņām, viss atpakaļ fiziskā realitātē. Un vēl viena lieta, ko es citreiz iesaku tādiem pilnības mīlētājiem, ja, kuriem ir grūti ar to visu, bet kuri nevar no tā atkāpties, ir apzināti piešķirt laiku savā dzīvē nepilnīgām lietām. Lietām, kuras slikti sanāk. Un to darīt. Ja? Tā kā ir tāds diezgan plaši zināms piemērs par maziem bērniem, perfekcionistiem, ja, kuriem vislabākās zāles varbūt ļaut paspēlēties dubļos. Tā kā izdarīt kaut ko pretēju. Ja? Tā kā neceļot visu pārējo, bet apzināti iedot vietu un tai nepilnībai. Nesanāk man cept pirāgus, bet es uzcepšu vienreiz nedēļā. Ja? Vai es atrodu nodarbības, kuras apzināti praktizē nepilnību. Ja? Kas arī var kompensējoši strādāt, kas līdzsvaro un situatīvi var palīdzēt. Jā, labvakar. Man nav gan jautājums, bet varbūt jūs varat nokomentēt saistību, ja tāda ir starp tieksmi izpatikt, nevar pateikt nē, un perfekcionisms. Varbūt ir kaut kāda saistība. Pazīstu. Marks turpinās manis teikto vai teiks kaut ko pavisam citu, bet droši vien drīzāk vairāk saistība es redzētu starp to grūtībām pateikt nē, kas kaut kur sasaistās, protams, ar to vēlmi izpatikt, bet jautājums ir grūtības pateikt nē, kāpēc, ko tas nozīmēs, ka es esmu tad slikts kolēģis, slikts darbinieks, slikta sieva, uz ko tas mērķējās tajā manā dzīves pieredzē. Tās grūtības pateikt nē, tas ir par tādu atbildības, varbūt pārmērīgu uzņemšanos, ka es esmu tas galvenais vai es zinu vislabāk, un varbūt es tiešām zinu vislabāk, bet tas varētu būt saistīts ar to perfekcionismu vairāk. Tieksme izpatikt, tas vairāk būs par tādām pārliecībām par sevi, kas notiek, ja es neizpatīku vai ja es nepatīku. Kaut kāda sasaiste tālāk tur varētu būt arī, protams, bet drīzāk ar to nespēja atteikt un nepateikt, nē, tur būs ciešāk tā saikne pēc manām domām. Tur, es domāju, var nojaust maistā jautājumā, varbūt tā ir mana fantāzija, bet tādu pārliecinātību, ka es caur to varu būt labs citu cilvēku acīs, un tur tas bišķiņoši pēc tās pilnības atkal. Tāds darba jautājums, ko es uzdodu laiku pa laikam sev un arī citiem, tu gribi būt labs vai īsts? Ja? Patīkams vai patiess? Ja? Tā ir tāda dilema, jo nevienmēr mēs varam būt patiesi. Nevienmēr ir situācijas, kad ir vienkārši muļķīgi to izvēlēties. Ja? Jo mēs visi dzīvojam starp citiem cilvēkiem. Bet ja tā neiztuma un viltus labuma kļūst pa daudz, tad mēs zaudējam sajūtu, ka mēs dzīvojam. Vai ne? Tad
Tas ir tas, ko daudzi cilvēki tagad saka, ka man viss ir, es nejūtos laimīgs, es sevi nejūtu, es nejūtu jēgu un tā tālāk. Jo manā dzīvē manis ir maz. Jā, tur viss ir tā kā aizpildīts ar citiem cilvēkiem, kuriem es nesaku nē un vispārējais. Un tieši tas patiesums, neērts patiesums mēdz būt pats simpātiskākais cilvēkam. Bet tikai viņš to nepraktizē, viņš to neuzzina nekad. Ka tieši tā ir visforšākā daļa. Tas, kurš visiem saka jā, tām arī ir sekas, vai ne, ka citi cilvēki mūs uztver kā varbūt ērtu un labu cilvēku, bet kaut kas trūkst. Tā, mums ir beidzies laiks. Un es noteikti noskatīšos, šito varēs redzēt pēc tam YouTube, ja? Es, man liekas, skatīšos un pierakstīšu pat kaut kādas lietas. Man ļoti patika vairākas lietas, ko jūs teicāt, ko es gribētu tā, lai es arī atceros vēlāk, ne tikai tā izdzirdu un pārskrienu pāri. Man šķiet, ka kā jums ir, vai jūs dabūjāt atbildes, ko jūs vēlējāties, vai vismaz kaut ko jaunu uzzinājāt? Pamājiet man ar galvu. Jā, ļoti labi. Jā, paldies. Jā, Klau, varbūt, ka tad sarunājam tā. Maratonus skriet drīkst, māju kārtot drīkst. Acis arī drīkst ļoti rūpīgi krāsot un saskaņot toņus apģērbā, bet tikai tā, lai tas nesagādā ciešanas. Un tā iejūtīgi pret sevi. Un tad, ja kāds cits ir perfekcionists, kurš mācas virsū ar to perfekcionistu, tad varbūt arī viņam var tā iejūtīgi norādīt, ka, bišķīt atbrīvojies. Tā. Varam tā sarunāt? Jā. Jā. Tad tā. Paldies. Paldies.